Zaļumošana. Mēs ražojam arī materiālus hidrosēšanai un hidrosēšanas iekārtas. Hidrosēšana ir zālienu sēšana ar cita tipa metodu nekā cilvēkiem ir ierasts. Mēs sējam zāli ar ūdeni, ar speciālu maisījumu, ar iekārtu, kurā tiek sajaukti materiāli, zālienes sēklas un pēc tam izsmidzināti uz zemes virsmas. Un mēs varam arī šo te materiālu pielipināt ļoti stāvās vietās, kā nogāzēs, grāvjos. Jā, šīm maisījumam liek klāt arī speciālu līmi, kā piedevu, kurā palīdz pielipināties jebkur. Teorētiski arī sienu uztaisīt zaļu, taču ilgtermiņā tas noteikti nestrādās. Man šajā visā nozarē iedvesmo tas, ka katrā posmā, ko mēs darām, var redzēt rezultātu. Teiksim, tu aizbrauc uz objektu, iesēji zālienu, tu var redzēt, kad šis materiāls ir uzklāts uz zemes. Ejot laikam, to redzēt, kā jau tā zāle dīkst. Un tas ir tas pats interesantākais, kad tu redzi pa posmiem, kā tas viss notiek, kā tas attīstās. Mēs gribam veidot zaļāku gan pasauli, gan vietas mums apkārt, jo infrastruktūra, diemžēl, mūsdienās ļoti apēda visu, kas ir. Un tas ir viens no mūsu moto, kad mēs veidojam zaļākas ainavas. Es iepriekš strādāju divos citos darbos, es biju izdedzis, es gribēju aizbeigt no tā visa, ko es darīju iepriekš. Meklēju kaut ko interesantu, kas Latvijā nav tik daudz, kurā varētu būt izaugsmes iespējas un kas varētu būt kaut kas interesants un citādāks. Un rezultāts bija tāds, ka es atradu šo te nišu.